kāda ideja. Pērkot nekustamo īpašumu, parasti, mēs pētām nekustamo īpašumu cenu. Pirkuma darījumā mēs norādām pirkuma maksu. Bet, protams, jebkuram pircējam, kā arī veicot citus atsevināšanas darījumus, ir jārēķinās ar to, ka vēl ir tā saucamās papildu izmaksas vai ar darījumu saistītās izmaksas, vai vēl varētu teikt transakciju izmaksas. Un šīs izmaksas ir pārsteidzoši lielas. Man reizēm šķiet, es teiktu negodīgi. Iedomājieties, ka Jānis pārdod Ilzei savu dzīvokli, un Ilzei vēl papildus ir jāmaksā kaut kādas un nebūtu nemazas izmaksas. Viena lieta būtu, ja tas ir saistīts ar kādu pakalpojumu. Piemēram, ja Ilze pērk māklera pakalpojumu. Vai ja Ilze maksā notāram par tā pakalpojumiem, vai advokātam, vai vēl kādam vērtētājiem, vai tam līdzīgi. Bet tas vēl nav viss. Vēl ir citas izmaksas, un veicot darījumus ar nekustamo īpašumu, šīs izmaksas, papildu izmaksas, ar darījumu saistītās izmaksas ir samērā lielas. Un nevelti šodien es esmu, jūs redzat, uzvilcis Veidenbauma kreklu ar Veidenbauma attēlu. Viens man, es teiksim tā, simpatizē Veidenbauma dzeja, bet, zināt, Veidenbaums bija ne tikai dzejnieks. Galu galā atcerēsimies, ka Veidenbaums Tērbatā studēja jurisprudents. Viņa vēstulēs brālim Kārlim, kā arī citās diezgan daudz. Nebūtu ne pa dzeju viņi tur diskutēja. Lielākoties par dažādiem saimnieciskiem naudas jautājumiem, tā skaitā arī dažādiem juridiskiem jautājumiem, tiesvedībām un tam līdzīgi. Tad, lūk, Veidenbaums ir ne tikai dzejnieks, bet ir vairāks referāts, pavisam 4 nolasījis studentu biedrībā Pīpkolonijā Tērbatā un vēlāk arī publicējis. Un tad, lūk, viena no viņa publikācijām ir par mehāniku. Par mehāniku, kur viņš tad diezgan pamācošs raksts, varētu teikt. Un, protams, viņš secina viens no secinājumiem, ka slīdes rezultātā, ka slīdi bremzē tā saucamais berzes spēks. Ja? Kavē. Slīdi kavē berzes spēks. Un pie līdzīgas atziņas nonāk arī jau nākošajā gadsimtā institucionālās ekonomikas pārstāvi, kuri rakstot, protams, par ekonomikas jautājumiem, arī kā analoģiju fizikai, ka fizikā kustību kavē berze, tad ekonomikā darījumos, ne tikai nekustamo īpašumu, bet vispār darījumus, kavē kas? Transakciju izmaksas. Transakciju izmaksas ir tās, kas ir salīdzināmas ar berzi fizikā. Un institucionālās ekonomikas pārstāvi, kā Ronalds Kous un Douglas Norths un vēlāk Olivers Viljamsons, visi 3 Nobel prēmijas laureāti, ļoti, ļoti lielu uzmanību velti tam, kā pētīt, kā analizēt transakciju izmaksas, ka darījumus kavē transakciju izmaksas. Un tad, lūk, pēc tam vēl ir vairāk pārstāvi, kur detalizēt, ir varbūt daži strīdīgi jautājumi, kuras izmaksas pieskaitīt un kuras nepieskaitīt šīm transakcijas izmaksām, bet būtiski un svarīgi institucionālās ekonomikas un jaunās institucionālās ekonomikas pārstāvjiem ir tas, ka šīs transakciju izmaksas ir un ka tās kavē darījumus, tā skaitā, protams, darījums arī ar nekustamo īpašumu. Un šīs izmaksas ir visā visumā lielas. Latvijā gan drīzāk varētu teikt, ka nevisai, tīpaši, ja Latvija salīdzina ar Rietumu Eiropu, tad transakcija izmaksas drīzāk būtu vērtējums kā zemes. Un jautājums, kā salīdzināt? Es diezgan daudz pētu starptautiskos darījumus un darījumus ārvalstīs, tad jautājums, kā salīdzināt? Ir vairākas pieejas, bet skaidrs, ka ir jānodefinē vispirms, kas tad ir, kuras izmaksas tiek pieskaitītas šīm transakciju izmaksām, piemēram, reģistrācijas nodoklis. Tas, kas Latvijā valsts nodeva, patiesībā tā nav nekāda nodeva, tas ir nodoklis, tas ir reģistrācijas nodoklis. Vai tas ir pieskaitāms vai nav pieskaitāms transakciju izmaksām. Tā, piemēram, Global Property Guide, mēs varam salīdzināt valstis attiecīgi pēc viņu metodikas,
Ja, salīdzinot, modelējot vienu noteiktu darījumu, tad salīdzināt, kurā valstī kādas šīs izmaksas ir. Jūs redzat, ka Latvijā nav lielākās izmaksas. Ļoti daudz, kur Eiropā, Rietumē Eiropā šīs izmaksas sasniedz pat 11, 15, 18%. Padomājiet, jūs pērkat nekustamu īpašumu un jums vēl papildus. Sabiedrība saka, nedraudzīgi. Samaksā vēl, piemēram, 15%. Latvijā mazāk. Bet tomēr tas ir daudz. Tas ir taisnīgi. Es teiktu, ka nevisai. Jo, kāpēc gan? Kāpēc gan sabiedrībai? Jau tā ir grūti, starp citu, tad, kad pērk nekustamu īpašumu, tie ļoti dārgi pirkumi. Tas ir viena no pamata pazīmēm nekustamu īpašumu, ka pirkuma maksa ir augsta, salīdzinot ar citām precēm. Un tiek ņemts kredīts, iespējams arī par kredītu kaut kas jāmaksā, un tad vēl papildus, piemēram, šī te valsts nodeva vai reģistrācijas nodoklis. Kāpēc? Kāpēc gan tāds būtu jāmaksā? Jau tā ir grūti samaksāt kredīti, iedomājieties, jūs riskējat, ņemat uz 10, 20, 30 pat gadiem kredīti, un jau tā būs grūti maksāt, vai ne? Bet nē, vēl papildus, vēl samaksājiet kādas 11%. Kopumā es teiktu, ka tas ir samērā netaisnīgi. Es domāju, ka Weidenbaums, atcerieties, Weidenbaums jau bija samērā kreis 19. gadsimtā. Weidenbaums varbūt dzejolu uzrakstījis par šādu sabiedrības alkatību attiecībā uz personām, tīpaši fiziskām personām, kuras veic darījumus, piemēram, ar nekustamo īpašumu. Bet tomēr nē, šādas nodevas ir, vai nodokļi ir, kā jau teicu, samērā augstā, piemēram, Vācijā. Vācija ir federāla valsts, kā kurā pavalstī, nodoklis ir šis te pat no 3,5 līdz 6,5, piemēram, Tīringenē, Brandenburgā, Šlesvigā, Holšteinā 6,5%. Tātad tikai, tiek pārdots nekustams īpašums, vēl ir arī šāds nodoklis. Protams, visā pasaulē ir atvieglojumi atsevišķām kategorijām, darījumi radinieku starpā, vai kāda valsts palīdzība arī Latvijā. Latvijā, starp citu, nodoklis šis te, valsts nodeva, tika samazināta 21. gadā fiziskām personām, arī juridiskām personām atsevišķā vienā gadījumā 6% tika noņemt nost, bet fiziskām personām ir 1,5%, kas ir ļoti laba ziņa nekustamā īpašuma tirgu. Atcerieties, tas bija 13. saimā. 13. saima visumā bija diezgan labvēlīgi nekustamā īpašuma nozarei. Es ceru, ka arī 14. neatpaliks, piemēram, tika pieņemts īres likums, vēl citu normatīvi akti. Un tika samazināts fiziskām personām no 2% uz 1,5%. Un tad, ja mēs lasām anotāciju, šo MK noteikumu anotāciju, tad anotācijā tika uzsvērts, ka šis maksājums ir jāsamazina, lai tas paaugstinātu Latvijas konkurētspēju Baltijas valstu līmenī. Tas ir ļoti pareizi. Diezgan Latvijā ir samērā augsts tas slieksnis, jo ir jāmaksā šī te nodeva, bet ne vairāk kā 50,000. Diezgan 50,000 ir tikai tad, ja darījums ir 3,3 miljoni. Tā kā, ja ir virs 3,3 miljoni, tad tas 1,5, šis 50,000 ierobežojums ir izdevīgs. Bet ir atvieglojumi, tā nevar teikt, ka šie 50,000 visos gadījumos nav, ja ir valsts palīdzības gadījumos, bet tā ir visā pasaulē, tas nav nekāds brīnums. Un tāpēc, kā jau teicu, lai salīdzinātu valsti ar valsti, tiek veidots kāds modelis, līdzīgi arī, starp citu, arī doing business. Jūs zināt, ka līdz 20. gadam, vairs tagad nav, bet līdz 20. gadam tika piemērota tā saucamā doing business metodika, lai salīdzinātu, cik kurā valstī ir viegli veikt uzņēmēju darbību. Viena no kategorijām bija nekustama īpašuma reģistrācija. Arī tur tika izveidots modelis pēc diezgan daudz kritērijiem, 4 kritērijiem attiecībā uz personām un 10 kritēriju attiecībā uz objektu. Un tad šis te aprēķinot, kādas ir izmaksas, protams, tas attiecās tikai uz šo vienu modeli. Arī pēc tā Latvija bija, uzsver, ka bija, jo doing business vairāk šobrīd vērtēts. Netiek būšot kāda jauns izstrādāts, bet vēl redzējis neesmu šis te, Rīgas vai kā to sauc,
metodika, pēc kuras atkal tiks noteikts valstu konkurētspēja. Bet to gaidīsim, tas būs nākotnē. Lūk, un atgriežoties pie šīm te izmaksām, tad kā jau teicu, transakciju izmaksas. Viens jautājums ir, ko tajās iekļauj, ko neiekļauj, bet kopumā jāsaka, ka transakciju izmaksas ir lielas, īpaši Rietumē Eiropā, jau mans pieminētajā Vācijā, Beļģijā, Francijā, Austrumē Eiropā drīzāk zemākas, arī Latvijā, tā kā par to sūdzēties nevajadzētu. Tas gan vienalga man šķiet, es domāju, ka Veinbaums man piekrist, ka vienalga tas ir samērā netaisnīgi, ka es nesaku tikai Latvijā, pasaulē kopumā, ka tad, ja personas veic kādu nekustamo īpašumu pirkumu, tad par to vēl ir jāmaksā samērā lielas papildu izmaksas. Piemēram, šogad bija diskusija, vēl turpinās, es domāju, ka Igaunijā tiks uzlikts nodoklis pērkot automašīnu. Tad es teiktu, kāpēc gan ne? Ja reiz pērkot nekustamo īpašumu ir šāds transakciju nodoklis, tad kāpēc gan lai nebūtu pērkot automašīnu? Bet Igaunijā laikam vēl diskusijas turpinās, es nezinu, vai no 24. gada tiks vai netiks ievies auto tirgus, man ir samērā svešs. Bet noslēdzot šo video par transakciju izmaksām nekustamā īpašuma pirkumu gadījumos, es teiktu, ka Latvija visumā tādā pasaules līmenī ir samērā labā situācijā. Viena lieta, kā vēl būtu gan jau kaut kad ieviešams nosacījums, ka visi nekustamo īpašumu atsevināšanas darījumi ir veicami notariāla akta formā, tad šīs izmaksas drīzāk vēl paaugstinātos. Redzēsim, gan jau, ka tas kādreiz beidzot notiks. Un otrs, kā es domāju, ka šie 50,000 robeža Latvijā vēl ir pārāk augsta. Tā ir pārāk augsta, manuprāt, arī to būtu ieteicams. Starp citu, Igaunijā un Lietuvā šī robeža ir krietni zemāka. Tā kā noslēdzot šo video ar cerību, ka šī viena nianse Latvijā vēl tiks grozīta un ka pasaulē kopumā papildu izmaksas samazināsies, tā gan laikam ir diezgan naiva cerība. Paldies, ka skatījāties, visu labu, tiekamies!